Now, we know also how it works from the your side. Well, now we switch back to Latvian and put our, let's say, shame on us that we didn't start it with the question how this whole today's idea should be viewed from the point of view of user. So this is why I'm asking Jānis Topolis to come on stage. Thank you to Andrzej. Jāni, nu, patiešām mēs te visu kaut ko izanalizējam, viss, kas ir varbūt svarīgi visiem, kas ir izstrādātāji vai jebkurš iesaistītais, bet patiesībā no lietotāja viedokļa būtu godīgi paskatīties pēc būtības, jo viss taču tas ir, lai būtu vienkāršāk, godīgāk un tā, vai ne? Vai jūs pats, cik procents no savas dzīves jūs esat lietotājs un cik procents jūs patiesībā strādājat ar un uz lietotāju? Tā teikt, atzīstieties. Jā, paldies par mikrofonu. Jā, sākam ar to droši vien. Vieglāk būs, jā. Būs pie kā pieturēties. Oi, tas Donalds Tusks. Tagad mēs visi atcerēsimies viņu, vai ne? Viņš it kā šajā gadā vēl arī tikšot izvēlēts no tā amata. Tā kā nekas Twitteris pazdīs Donaldu Tusku ņems no politikas. Kurš jūs esat? Vajadzētu sākties ar Lata. Lata, skaidrs, ka Lata ar ko tad vēl? Dāvis, varbūt šis? Šis esat jūs. Ja? Šis bija? Jā, tiešām. Super. Jūs tu labi izskatāties datorā. Kāpēc es nepareizi piespiedu? Tagad būs. Šī Nu jā, tas labu jautājumu uzdevi. Ja drīkst uz to. Jā, ok. Par lietošanu. Nu jā, protams, atvērtā programmatūra, blakus telpā te jau kolēģi stāstīja, kas tas tāds ir. Protams, ka tur ir stāsts par brīvu koda pētīšanu un modificēšanu un tā tālāk, bet patiesībā jau tas viss jau cilvēkiem domāts. Bet jā, tā pareizās pogas. Kāpēc? Kāpēc tad es te esmu? Vispirms, kāpēc Latvijā diezgan liela programmatūras izstrādes uzņēmuma darbinieks grib kaut ko stāstīt par lietošanu? Mēs taču taisam to visu, vai ne? Neliela atkāpe. Tas stāsts sākās nedaudz ar tādu pašidentifikācijas jautājumu virtuvē vai kādā no mūsu sanāksmēm, precīzi neatceros. Laiku pa laikam, īpaši jaunie kolēģi pie mums atnākot strādāt, programmēt, jautā, mēs tur daudzi simti izstrādātāji, kāpēc mums nav atvērtā koda projekta? Un te arī ir tā atbilde, mēs esam lietotājs, mēs esam liels, aktīvs, lietojam bieži, lietotājs. Un par to arī es pastāstīšu nedaudz par mūsu pieredzēm un kaut kādus dažus secinājumus, ko man gribētos izdarīt. Es pirms brīža teicu, kāpēc es te esmu. Tāpēc, kad es esmu Lata biedrs. Tāds slings ļoti, bet tomēr kādas 10 gadus jau laikam vairāk man patīk lietot atvērtā koda programmatūru. Tur ir ļoti daudz labumu, ļoti daudz ko jaunu var uzzināt. Un tur, kur es strādāju, kā es teicu, mēs lietojam daudz un pamatīgi. Kur es strādāju, ja kāds tomēr nezina, Tieto Latvija, pēc kaut kādiem parametriem lielākais, es teiktu tā vidēji kopumā. Viens no Latvijā lieliem IT uzņēmumiem, un tas stāsts šeit nav par šī uzņēmuma reklāmu, tas stāsts ir par to, ka mēs esam diezgan daudz speciālisti, kas lieto, simti. Tur laikam nākamajā slaidā tas bija nedaudz atšifrēts, rekur programmētāji, konsultanti, kas arī tā kā lieto testētāji, tehniskie speciālisti. Un, kas tad tur pie mums notiek? Protams, es jau tajā savā anotācijā lielījos, ka es gribēšu kaut ko apkopot vai pafilozofēt. Protams, ka jāsāk ir ar piemēriem, jāsāk ir ar datiem, kā mēs zinām. Pavisam dažas pieredzes, un tā pirmā nav no darba. Tā pirmā ir stāsts par to, ka mums visiem IT speciālistiem ir tāds sabiedriskais pienākums palīdzēt radiem draugiem un
paziņām uzturēt viņu IT infrastruktūru. Un, stāsts jau ļoti vienkārši. Pirms gadiem 8 vai 9, kad es kādus jau pāris gadus biju lietojis Ubuntu, šo jauko operētāju sistēmu, kas balstās uz Linux kodolu. Radinieks pavaicāja, man vajag mainīt datoru, ko tu iesaki. Es tajā brīdī ļoti liels entuziasts. Ubuntu, kur tur kāds no pārdevējiem piedāvāja datorus uz nomaksu, kur bija arī būtiski lētāk, ja tu neiegādājies to Windows. Un man par pārsteigumu, es domāju, tagad man sagaida interesants laiks, būs daudz jāpalīdz, man par pārsteigumu bija tieši otrādi. Tur gan, protams, jāsaka, tās vajadzības tur nebija īpaši lielas, rakstīt e-pastus, Skypes, paskatīties ziņas, palasīt vēl kaut ko. Tiešām, tas atbalsta līmenis bija ļoti zems, un, kad man par lielu nožēlu pēc 5 vai 6 gadiem cilvēks atkal atnāca pie manis un teica, man vajag atkal mainīt datoru, un tad, diemžēl, tur dažādu apsvērumu dēļ bija jāliek cita operētāja sistēma, tad man atkal bija ko darīt šajā atbalstā. Biežāk. Būšu izstāstījis. Otrs stāstiņš īstenībā arī nemaz nav par darbu. Otrs stāstiņš ir par, ja iepriekšējais stāstiņš bija par piespiedu hobiju, tad šis ir par manu hobiju, ko es pats esmu izvēlējies. Arī pirms gadiem 10 sāku interesēties par to, ko mēdz saukt par smart house, jeb gudro māju, precīzāk es teiktu mājas automatizācijas lietām. Tad, protams, savu pirmo gudro māju es saspraudu no gatavām komponentēm, bet gadiem ejot un to visu lietojot, tu saproti, ka tev gribās to un gribās šito un tā tur nav un tas maksā bargu naudu. Un tad, pirms kādiem pāris gadiem, tas, kas tagad darbojās un darbina to manu māju, ir balstīts uz šiem te projektiem, kas lielākā daļa ir atvērtā koda projekti, OpenHubs, Ubuntu un MySensors, un tam apakšā ir Open Hardware, jeb atvērtā dzelžu dizaina komūna. Bet labi, tomēr par to darbu. Vispirms pāris piemēri no mūsu uzņēmuma infrastruktūras, kur, piemēram, šeit pirms gada sākām lietot šo atvērtā koda projektu mūsu rezervas kopēšanai un atjaunošanai. Neaizmirstam veikt atjaunošanas testus, kopēšana bez atjaunošanas testiem nav nekas zemē nomest nauda. Mēs īstenībā bijām diezgan pārsteigti, kad mums iepriekšējais bija maksas produkts, un mēs bijām diezgan pārsteigti, cik viegli šo bija palaist. Un tagad, kad mēs gadu viņu esam lietojušies, pat veicu pagājušā gada izdevuma analīzi tieši rezervas kopēšanai, un es arī biju pārsteigts, jo tie izdevumi bija nokritušies 2 reizes, neskaitot licences maksu. Respektīvi, tie ir darba apjoms. Viens cits piemērs ir šis, tādu mēs viņu saucam par mākoņu datu glabāšanu, jeb laikam software defined storage ir tas angliskais termins. Es atkal neiedziļināšos ļoti šeit detaļās, es tikai gribu teikt, ka ir kaut kādi labumi, un šeit mēs to labumu tā. Sākumā mums bija vienkārši interesanti. Tas tiešām ir tiem, kam patīk tehnoloģijas, šī ir sarežģīta. Mums bija vienkārši interesanti, un tagad, jau būs laikam 4 gadi. To lietojot, mēs skatāmies, ka tie dati pārvācās uz turieni kaut kā, neanalizējot katru konkrēto lēmumu, kāpēc šos tagad tur, kāpēc tos tur, kāpēc tos tur. Mēs skatāmies, ka tie pārējie dati, tās pārējās datu glabātūras sāk tā kā tukšoties. Tiem datiem tur patīk, laikam. Labi, tas ir par to, ko mēs lietojam tādā mūsu iekšējās saimniecības nozīmē. Man tomēr ir jāpastāsta par pāris projektiem, kur mēs izmantojam atvērtā koda programmatūru savam primārajam biznesam. Daudz droši vien zina, priekš citiem īsi atkārtošos, šis ir viens no mūsu uzņēmuma veiksmes stāstiem. Šauras nišas produkts, kas paredzēts mazumtirdzniecības maksājuma transakciju apstrādē, maksājuma karšu izdošanai, tur krāpniecības
meklēšanai tajā visā pasaulē. Tajā savā šaurajā nišā saka, ka esot viens no top 3 produktiem pasaulē. Pārdodās ļoti labi, daudz klienti, bankas un procesori. Protams, ka šis nav atvērtā koda projekts, bet kāpēc es par to gribu pastāstīt? Tāpēc, ka šī produkta tapšanā bez atvērtā koda mūsdienās vairs nav iespējams. Ja neskaita izstrādes rīkus, tad arī infrastruktūra, uz kura tas darbojās pie mūsu klientiem, visbiežāk ir tieši Linux, nevis šie te kaimiņi. Un pamanīsiet droši vien arī dažas citas atvērtā koda komponentes, bez kurām šis produkts nevarētu darboties. Tepat laikam nav minēts, bet kaut kur ir OpenSSLs, kur arī neiespējami. Finanšu pasaulē bez šifrēšanas nekādi. Viens cits piemērs, tepat no Latvijas, man ļoti patīk, tā teikt, lepojos ar kolēģiem, droši vien, ka zālē varbūt kāds vēl ir saglabājies, kas arī ir saistīts ar šo projektu. Valsts informācijas sistēma, kas domāta teritoriālās attīstības dokumentu, apstrādē, teiksim tā. Nelasīšu no savas tās prezentācijas, bet par ko ir lepnums par to, ka šī sistēma, paldies pasūtītājiem, arī gandrīz pilnībā ir balstīta uz atvērtajām tehnoloģijām. Un šajā gadījumā ne tikai izstrādes rīkiem, bet arī infrastruktūrai, bet arī kaut kādām biznesa komponentiem. Tā skaitā šis te, kā mēs sakām, QGIS ir būtiska sastāvdaļa. Te mēs esam ļoti tuvu, starp citu, arī tam, kad varētu veidot atvērtā koda programmatūru, jo mēs esam izstrādājuši šī QGIS spraudni priekš tāpis sistēmas. Bet, tā kā mēs neredzam to tirgu, viņš tāds ļoti, ļoti šaurs nišas produkts sanāktu, tad mēs īsti neredzam to vērtību viņu publicēt pagaidām. Ko? Laiks laikam skrien. 10 minūtes. Jā, būs labi. Tad laikam pie tās secinājuma sadaļas iesim. Tad mēs kā liels lietotājs, kā es teicu, ko tad un kā tad mēs īsti izvēlamies? Pirmkārt, kad es gatavoju šo runu, tad man bija tāda sajūta, uztaisīšu aptauju, parunāšos ar kolēģiem, man būs sarakstīņš, es parādīšu uz ekrāna ļoti daudz atvērtā koda projektu, tādu sarakstu būs baigi forši. Tas, ko es dabūju no aptaujas, ka mēs lietojam tik daudz atvērtā koda, dažādu komponenšu projektu un platformu, kad es to nevaru vienā slaidā parādīt. Tie saraksti tur nāca ārā tik gari, ka es varu pieminēt tikai dažus piemērus, un tajā brīdī man radās vēlme kategorizēt, ko tad mēs īsti lietojam. Pirmkārt, es jau te pāris reizes minēju darbarīki. Neizbēgam programmēšanas valodu bibliotekas, liela daļa ir atvērtas, tas pats Pythons tiek izmantots minētajā kārtsjūtu produktā, tas tapis ir tapis uz Rails bāzes, ne tikai programmēšanas valodas, bet arī citi atbalsta rīki. Šis varbūt nav labs atvērtā koda piemērs, bet viņš ir ļoti populārs, un ko es gribu piebilst, tiem, kas viņu nopērk, tas kods ir tur pieejams tomēr. Tā ka, pilnībā viņš neatbilst definīcijai, bet kaut kas tur ir. Un nākamais ir visdažādākās infrastruktūras komponentes, pārlūki, lietojumi serveri. Nemēģināšu te iedziļināties, viss ir uz ekrāna. Es jau pieminēju tajā tapis piemērā, te es neko nekategorizēšu. Ir arī, protams, specifisks biznesa komponents, ko mēs paņemam specifiskai klientu vajadzībai. Bet, tas varbūt ir katra individuāla projekta jautājums. Tad, kad to komponentu ir simtiem, tad ir nepieciešama kaut kāda procedūra, īpaši lielā uzņēmumā. Un mums tāda ir. Mums ir dokumentēta procedūra, kā mēs izvēlamies. Te viņi ir šausmīgi vienkārši,
ir kaut kāda vajadzība, mēs izvirzam kaut kādus kritērijus, analizējam programmatūru, testējam, mēģinam, izvēle, nesanāca vēlreiz. Ja nu kādam nodar, jo kamēr to komponentu nav daudz vai to produktu, kas ir jāizvēlās, tas ir varbūt, drīkst būt arī radošs process, bet kad tas kļūst par ražošanu, jā, kvalitātes sistēma rodās gluži dabiski. Un to procedūru darbinot, ir tādi daži secinājumi, ar ko es gribēju padalīties, kas tad ir tie kritēriji un kas tad tur notiek. Protams, ka viens no kritērijiem ir atbilstība tai vajadzībai, tai funkcionalitātei, kas ir vajadzīga konkrētajā projektā vai produktā. Ir no izstrādātāja viedokļa ļoti svarīgi, cik viegli to ir pielāgot, jo tas viss ir saistīts ar izmaksām, neapšaubāmi. Nākamā ļoti būtiskā lieta ir tas, cik šis projekts ir aktīvs, cik ļoti mēs ticam, ka viņš attīstīsies, ka viņš nenomirs pēc pusgada vai gada. Tikpat būtiski, šeit tā piebilde ir, ka te gan ir intuitīva lieta, mēs tā neesam atraduši, mēs varam izrēķināt, ka šis projekts būs labs. Tur blakus telpā kolēģis stāstīja par mašīnu mācīšanos, un šī varētu būt viena joma, kur varētu laist iekšā mašīnu mācīšanās programmā dažādas atvērtā koda projektus, un mums kā izstrādātājiem būtu ļoti forši, ja nāktu ārā prognozējumība. Šis dzīvos 5 gadus, un šis dzīvos saules mūžu. Labi, neliela fantāzija. Ko mēs esam pamanījuši? Ka jo specifiskāk tā vajadzība, jo tā kā šaurāk tā niša, jo grūtāk ir atrast tos atvērtā koda projektus un produktus. Līdz ar to tad mums nākās nopirkt kaut ko gatavu un proprietāru, ne atvērtā koda. Bet tā tendence, ko mēs to sākām darīt jau sen, pirms 11 gadiem, tās atvērtā koda komponentes izmantot, un tā tendence, kas ir redzama, ka to proprietāro kļūst arvien mazāk un mazāk, un tajos mūsu izvēļu sarakstos, kad mēs salīdzinām tos programmatūras, tie atvērtā koda projekti augšgalā nostājās arvien biežāk un biežāk. Tas diezgan izteikta tendence. Labi. Pāris vārdi par to, ko mēs neizvēlamies. Diezgan bieži mums klients pasaka, ka šito jūs neizvēlēsieties, un tad mēs to pieņemam kā faktu. Un par nišas produktiem jau pateicu pirms brīža, neatkārtošos. Tā, un burtiski, mums droši vien laiks. Nav tik traki. Kāpēc? Kāpēc tas, manuprāt, tā atvērtā koda programmatūra tādu uzvaras gājienu te iet mūsu uzņēmumā? Protams, ka lielākais ir ekonomiskie faktori. Mēs esam bizness, mums ir jāpelna nauda, mums ir jāpiedāvā klientam atbildes uz viņu jautājumiem, viņu taupības režīmos, un tas, protams, ir viens no būtiskākajiem faktoriem. Respektīvi izmaksu samazināšanu. Un ne tikai brutāli tā nepērk kaut kādas licences, bet tur arī citi faktori ļauj tās izmaksas samazināt. Divritenis nav jāizgudro, lai kaut ko papētītu. Tev nav jāvienojās ar to uzņēmumu, ka mēs papētīsim jūsu produktu un vēl jānoklausās daudzas prezentācijas par šo produktu, ko varbūt arī nedarīt. Tas, ar ko mēs varbūt nedaudz lepojamies pie sevis tieto, ir, ka ar šiem produktiem mēs varam pirmkārt samazināt to importu, respektīvi nepirkt lielo programmatūras gigantu programmatūru šad un tad. Protams, ka šad un tad mēs pērkam diezgan daudz īstenībā. Un savukārt balstoties uz šiem atvērtā koda produktiem mēs varam veicināt eksportu, respektīvi vilkt to naudu uz Latviju. Jau pieminēju atbalstu, un visbeidzot tāds varbūt mazāk tverams faktors, bet tomēr ir ļoti būtisks, šīs licences ir stipri mazāk ierobežojošas.
Tie, kas gribēja dzirdēt par licenču ierobežojumiem, tie laikam jau noklausījās laikam otro prezentāciju pēcpusdienas blakus zālē. Tāpēc detaļās es neiešu, jo gan ir jābeidz, bet es arī esmu pie pašām beigām. Un pašās beigās es nedaudz gribēju atgriezties pie tā pašidentifikācijas jautājuma, ar kur es sāku. Ka mēs esam programmētāji, mēs esam tehniskie speciālisti, kāpēc tad mēs tur neattīstam savus produktus. Un par šo tēmu domājot, radās tad jautājums, kādas tad tās lomas īsti ir. Iespējams, kad ir tie, kas attīsta, kurus mēs tad diezgan daudz dzirdējām, un tiešām prieks, kad arī Latvijā ir biznesi, kas ir balstīti uz tīri atvērtā koda attīstīšanu. Tā pirmā doma, kas nāk prātā, attīstītāji, lietotāji. Runājoties ar kolēģiem, mēs sapratām īstenībā, ka ir vēl trešā kategorija, jeb trešā loma. Tie ir tā kā, atbalstītāji, teiksim tā. Jo viens ir programmēt šos atvērtā koda projektus, otrs ir viņus tīri lietot, bet arī piedaloties fórumos vai piesakot savas vēlmes vai diskutējot tur, faktiski tas projekts tiek atbalstīts tiem cilvēkiem, kas attīsta šo projektu, ir jūsu domas, jūsu vajadzības, un tas viņiem palīdz pavisam noteikti. Es to esmu sajutis, to darot no tās otras puses, saņemot, paldies, ka tu atklāji šo caurumu mūsu kodā. Šajā brīdī jāsaka, protams, ka tā proporcija ir pilnīgi nepareiza. Protams, ka tu attīstītāji tur ir maz un lietotāji ir ļoti daudz, un tad pa vidu ir daļa atbalstītāju. Gribētos domāt, ka šādi, vai ne? Patiesībā šī aina ir pilnīgi nekorekta, tā nav. Respektīvi, ja mēs paņemam datus, cik ir Linux kodola izstrādātāji, daži tūkstoši, un tad mēs paskatāmies, cik ir lietotāji, viņi ir miljardiem. Tur būs kādi 10 000 vai varbūt pat 100 000 to, kurus es saucu par atbalstītājiem, bet tā īsta aina ir šāda. Respektīvi, statistiski tie attīstītāji un tie atbalstītāji vienkārši pazūd. Ko es gribēju teikt, tas man tāds aicinājums pašās beigās ir, ka varbūt, ka tomēr ir iespējams to ainu atkal virzīt šajā virzienā, jo vairāk cilvēki būs aktīvāki lietotāji un nonāks tajā atbalstītāju kategorijā, jo es domāju, ka visiem būs labāk, jo pati tā atvērtā koda ideja, viņa te darbojās pie mums jau 10 gadu, viņa ir pilnīgi pareiza, un jo mēs būsim aktīvāki paši, jo tas, manuprāt, viss attīstīsies vēl labāk. Un te vien tad, pašā noslēgumā tāda filozofiska pārdoma. Mums jau arī Latvijas valstī bieži vien ir tā, ka mums ir tur kaut kādas problēmas, kas ir jārisina, un tad mēs bažījamies, un tad mēs komentējam kaut ko internetā. Bet tas aicinājums ir precīzi tas pats. Ja atvērtā koda gadījumā tev ir jautājums, tev ir problēma, aizraksti tajā formā, aizraksti tiem izstrādātājiem. Latvijas valstī arī, ja ir tā problēma, vajag parunāt pie alus glāzes, vajag pakomentēt internetā, bet beigās, ja tas jautājums ir skaidrs, aizraksti tam deputātam to vēstuli. Viņš tev atbildēs, viņš ir spiests pēc likuma. Es esmu mēģinājis. Tā ka ar šo te paralēli tad es arī gribētu noslēgt savu uzrunu. Es domāju, jūsu atvērtiem jautājumiem tūlīt sekos kāds atvērts pretnostatījums vai uzbrauciens, vai varbūt vienkārši komentārs vai pretjautājums droši. Tagad kamēr jūs saņemat dūšu, pacelt roku, es tikai paskaidrošu to tehnisko skaistumu. Mēs vienkārši gaidām, kad tūlīt 5 minūtes un kolēģi no blakus zāles sabirs iekšā un konkurēs uz jūsu iespēju dabūt to balvu. Jo ir cilvēki noteikti, kas nepacietībā domā par balvu. Noteikti ir cilvēki, kas domā, ko viņš tur runā, tas stupuls. Ko viņš tur... Tas jau droši vien skaidrs, ka vajag motivāciju, lai paliktu līdz beigām. Un jūs nebijāt tā, tas robots bija, ne? Nē, protams, ka cilvēks vienmēr pirmajā vietā štruns ar to robotu. Bet es nepieteicos. Droši vien vairs nevar. Vispār, Tāņa, jums ir vēl viena brīva anketa. Jānis gribētu.
viņš atzīst, ka viņš nekad bērnībā Taņa, viena brīva anketu. Jānis nav uzrakstījis. Tikmēr drīkst tos jautājumus uzdot. Protams, uzmanību, ar šo, bet es savukārt jums gribu novērst uzmanību, kolēģi, ja kādam ir svarīgi, piemēram, šefam parādīt, kur jūs šodien bumbulējāt visu dienu, kāpēc nebijāt darbā, mazums. Vai jūs gribat kādreiz savam CV pievienot, tad jūs varat dabūt arī šīs dienas apliecinājumu. Tur ārā kolēģi var uzrakstīt, ziniet, citi par to pasmēja, citiem tas ir tā kā dzīvības un nāves jautājums. Apliecinājums, protams, nav dokuments, ko var pēc tam nodot bērniem mantojumā, bet, dažreiz noder. Labi, tagad atpakaļ pie Jāņa tēmas. Es jau zināju, ka būs. Es jau redzēju, ka jūs viņu tapinājāt. Es redzēju, ka tur bija kaut kas. Es esmu tāds uzņēmuma ITSM Delivery. Es gribēju pajautāt tādu jautājumu. Open source un atvērtie produkti ir ļoti jauka lieta. Bet kā jums šķiet, vai tas reizēm nav caurums jūsu drošībā? Jo tur var, es neticu, ka jūs pirms lietot izejat cauri visam kodam un rūpīgi izpīpējat, vai tur nav kaut kāds backdoors vai kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Nē, protams, ka visus produktus pilnībā nepārtestē. Jā, un tātad iespēja, ka jūs, teiksim, dabūnat, pieņemsim saindētu instalāciju. Oriģinālajā versijā šāda cauruma nav, bet kāds ir izveidojis un jums tur iebarojas. Ko jūs domājat par šādām problēmām? Ļoti labs jautājums, jo mēs viņām domājam, par viņām ir jādomā. Man te ir vairāki aspekti, ko es gribētu pateikt. Pirmais, protams, kad ir kaut kāda, dabiskā higiēna, ko tu dari, kad tu novelc to kodu, paskaties to atslēgu, sakrīt vai nesakrīt, un tam līdzīgas lietas, vai ne? Tāpatās kā mums uz datoriem tur ir antivīrus vai paroles, mēs liekam garākas par 3 simboliem un tam līdzīgi. Higiēna pavisam viennozīmīgi. Otra lieta, ko mēs darām, mēs tomēr testējam, respektīvi mums ir rīki, ar kuriem mēs tā kā bakstam paši sevi, un laiku pa laikam uzaicinam arī kādu no ārpuses mūs pabakstīt, kas tur notiekās. To, kad mēs attiecinām uz visiem, ne tikai atvērtā koda, atvērts vai neatvērts, tas nav tik svarīgi. Un trešais faktors varbūt ir par drošību runājot, es uzskatu, ka drošība ir vairāk process nekā kaut kādi rīki vai to sastāvdaļu, cik viņas tur ir labas. Protams, jāizvēlās vislabākās, bet ja ir process, kas nepārtraukti skatās uz tām sistēmām, tad es ticu, ka tur viss būs labi. Mums pat ir bijuši gadījumi, teiksim, viens no piemēriem, kur mēs esam devuši atpakaļ tam atvērtā koda komunai, ir tas pats OpenSSL, kur kaut kādā specifiskā mūsu nišai atbilstošā gadījumā mēs konstatējām, ka nav īsti lagā. Tas bija viens no piemēriem, kur mēs tā kā reti, bet atdodam arī atpakaļ kaut ko komunai. Es ceru, ka es atbildēju. Vēl kāds? Bet man pēkšņi iešāvas prātā, bet jūs varat atbildēt godīgi, bet jūs radāt šis jautājums, Mārtiņ, ka jūs pats tā kā esat tādā stāvoklī, ka jūs esat tuvu tam, lai pieņemtu lēmumu pāriet šajā ticībā, bet nevarat vien kaut kā tas formulējās. Es varu domāt, tas ir pilnīgi dabisks cilvēka jautājums konferences noslēgumā. Vai ir tā, ka ir arī kaut kāds, pirms pārlekt grāvi vai? Man tas nav aktuāli, es lietoju gan Windows 10, gan arī Ubuntu, gan Debian, kā man tur kurās reizē vajag. Bet jautājuma būtība bija tieši par to, kā uzņēmums, nopietns, liels uzņēmums, notestē šo tūli, piemēram, vai izstrādes vidi, vai tur tiešām nav kaut kas grējs. Man atbildēja. Okay. Starp citu, par uzņēmumu un it īpaši tiem gadījumiem, kad mēs jau to rezultātu atdodam arī klientam, vai ne? Tad, un es ļoti priecājos, ka pēdējā laikā arī valsts iestādes iekļauj savās prasībās, kad šim produktam, ieskaitot tās komponentes, ko mēs tur ieliekam, ir jābūt testētam. Un tie testi tiek veikti. Un tas... Pēdējais jautājums, tad labs jau skanēja aplausi. Okay. Sveiki, Mārcis. Patiesībā man pat nav jautājums, man komentārs. Man arī par iepriekšējo jautājumu
patiesībā, ja mēs salīdzinām no drošības viedokļa, tad pretstats mums ir kas? Mums ir kaut kas, kam mēs pat teorētiski nevaram apskatīties un pārbaudīt viņa veselību. Tas, ko mēs ar aptvērto kodu varētu pretargumentēt, kad jebkurš teorētiski tur var kaut ko ielikt. Bet man bija vairāk, arī ne jautājums, bet komentārs par to proporciju un to statistiku, cik ir izstrādātāji un cik ir lietotāji. Vai nesanāk tā, ka tā ir tomēr sausa statistika, jo patiesībā arī tie 10 cilvēki, kas izstrādā to produktu, kuru lieto miljoni vai miljardi, paši to pat nezinot, tomēr ir svarīgāk, cik viņi ir kvalificēti un zinoši, nevis tas, ka katrs, kurš viņu lieto, domā, ka viņš varēs iesaistīties un, teiksim, tā kā radīt tādu statistiski labāku ciparu, bet vai tas tiešām dos kvalitāti? Nē, protams, tas man stāsts par statistiku nebija mērķis noniecināt. Protams, ka to atvērto programmatūru, manuprāt, veido tie cilvēki, kuriem tas reāli patīk un kuriem tas reāli izdodās un kuri ir kvalificēti. Tā, ka es pilnīgi piekrītu un paldies par komentāru. Viss, ja? Man liekas, ka jūs tagad varat iet, tāpēc, kad Tatjana grib nākt. Jūs tā kā mikrofonu atstājiet, tas ir vietējais. Mēs par jums, jūs arī maksājat nodokļus, par šiem nodokļiem tiek nopirkt šie mikrofoni, un tad kāds nejauši viņus ņem un aiznes uz mājām. Padomājiet pats, kā tas var beigties. Labi, tagad kolēģi, darām, ka lielākā daļa no jums reāli cer, vai ne? Taņa, jūs esat pamanījusi, ka pagājuši gadu arī bija daži cerīgie, daži bija vai ne, bet atgādiniet, pagājušā gada uzvarētājs, kāpēc viņš smaidīja, kāpēc viņš bija tāds, wow, tieši laikā, tieši man, tieši tāpēc, ka man to vajadzēja visvairāk no visiem. Kas notika viņa dzīvē? Man liekas, ka viņam bija bērns. Cik daudziem no jums ir bērns? Labi, tad visiem, kuriem nav, jūs nepiedalāties. Nē, tas der gan tētiem, gan dēliem, vai ne? Un īpaši, ja teica, dēli to kopā spēlē, un arī meita var piedalīties. Un ja vēl jums ir abi, gan meita, gan dēls, tad vispār jūs noteikti esat pelnījuši. Tagad visiem ir skaidri nosacījumi no rīta. Ja kāds vēl nav paspējis aizpildīt anketu, tad, principā, viņš nav paspējis aizpildīt anketu. Taņas rokās ir visas anketas. Teorētiski jūs redzat šeit to caurspīdīgo kasti, tā kā vēlēšanās vienmēr. Ja? Te ir, bet tā kā Jānis nepaspēja tā arī. Ja? Viņš daudz runāja un nepaspēja. Varam dot, varbūt, lai Jānis samaisa, pārceļat. Vienkārši, lai ir droši, lai šovam ir jābūt. Jūs vienkārši samaisiet, tā kā kārtis. Ja? Vienkārši samaisiet. Ja nu gadienā Taņas vīra, brāļa, dēla, kaimiņa, brālēns, tur bija 7. ielikts, un viņi taisījās izvilkt 7, mazums, ja, lai netur jūs aizdomās mani pēc tam, jo finanšu policija šeit nav. Viņi nepārbaudīs, vai mēs krāpjamies. Tagad, Jāni, jūs esat savu darbu lieliski veicis. Es pat neskatījos, ko es maisu. Labi, bet jūsu firmas darbinieki arī varētu te būt. Tā kā, Jāni, mazums, ko jūs uzmaisījāt. Tagad, kurš varētu, varbūt jūs, kungs, kāds ir jūsu mīļākais skaitlis no 1 līdz 10? Jā, 7. Ok, 7. Un jūs, kungs, jūsu mīļākais skaitlis? 7 un 1. 71 ņemam vai tu vienkārši izvilksi? Es izvilkšu. Labi, nē, viņi izvilks. Es turmīgi. Pagaid. Jā, labi. Tā. Nē, bet tu tiešām neskaties, ja? Tagad, bet tu tā kā padomā vai šito, vai varbūt nāk. Tiešām šito? Tu labi padomāji? Tiešām, Taņa? Tu skaidri zini. Tas nav nekāds tavs firmas darbinieks vai kas? Nav. Lasi tad pat. Es tāds stress. Bet, protams... Aija. Klismete. Aija Klismete? Aija! Jūs esat šeit! Tad jums jādod pašiem Aijai. Aija, jūs strādājat organizācijā LGIA, vai es pareizi māku lasīt, jūs esat ģeoinformātikas eksperts un jums ir arī pat e-pasts. Jūs esat no valsts iestādes, Jēziņ. Tad pirmkārt balva. Vai jūs varētu abas sastāties nenormāli laimīgi, jo datoriķu aprindās, godīgi sakot, pirmo reizi, ka 2 dāmas vienā fočenē tiek. Parasti tur vienmēr ir viens džeks pa vidu, vai ne? Forši. Tagad Aija atzīstaties. Ko jūs šeit darījāt šodien? Klausījos. Jūs kaut kādā mērā mācījāties, jūs esat šitajā ticībā, vai jūs te bieži pieminēja kā to slikto valsti, kuru nedod datus un nedalās un tur visu zem 7 atslēgām svina skapī? Attiecīgi, jūs esat tā kā šī ticībā. Nu, tagad jau jāsaka, jūs dabījāt balvu.
Nē. strādā ar tām programmatūrām, kas mums iestādē ir. Aha, un jūs tā kā nedrīkstat pieņemt lēmumu, kamēr tie ministra kabineta noteikumi vēl nav tā. No manis tas nav atkarīgs. Labi, bet vai jūs tā kā šodien dzirdējāt kaut kādu frāzi, kas ir jūsu šīs dienas, tā kā mirklis? Iespējams, jā. Ja? Jūs vēl pārdomāsiet. Labi, kurš ir laimīgais? Ko viņš cilvēks, cik viņam ir gadu? Un es pieņemu, ka jūs vakarā atpakosiet, un tur viens spiegs vienkārši mājās, ne? Dēlam ir 13 gadu. Jēziņ, 10 plus. Ak, Dievs, kā jūs trāpījāt, Taņa. Jums ir tā laimīgā roka, es jūs apsveicu. Tad Paldies. kāds dēlam vārds? Kārlis. Tad, kad viņš paaugsies vēl pēc 5 gadiem, jūs saprotat, kur viņam te katru gadu jānāk būs, ja? Jā, viņš studēs par programmētāju. Nopietni? Jā. Klausties, tad es nezinu, vēl vienu foto man liekas vajag, ja? Ar dēlu, paldies. Kā teikt, tieši laikā, lai viņš augumā un prātā, kā teikt, pieņemās. Un sapratu, neaizmirsiet, Latvijas universitātē to visu var studēt arī. Taņa, vai jūs gribat, tā teikt, savu sajūsmu paust vēl? Kā jums šī diena izdevās kā vieniem no korifejiem, kas te visu organizēja? Man liekas, ka diena izdevās, ka bija ļoti interesanti un prezentācijas bija ļoti labas. Super. Jāni, kā tev liekas? Paldies, Taņa. Kā tev liekas, vai šī ir diena, kurā tu kā asociācijas vadītājs jūties, ka visi ir, tā teikt, on board? Cik jums ir pieteikumi? Kā 300 tagad jauni biedri organizācijā? Jā, paldies visiem. Gan tiem, kas no rīta bija, gan arī tiem, kas izturēja līdz šim brīdim. Ja? Paldies par izturību. Ja runā par statistiku, tad šis bija viens no tiem gadiem, kur mēs bijām spiesti slēgt reģistrāciju, jo tuvojās 400 gribētāji, un mēs baidījāmies, ka būs kājās jāstāv pārāk daudziem. Un savukārt tie, kas reāli atnāca, mēs rēķinām uz kaut kādiem 250. Ja. Tik daudz mums reāli atnāk uz šo, man liekas, ļoti reti, ja kādreiz ir bijis, tad varbūt 1 vai 2 reizes tikai. Ministrs atklāšanā mums ir bijis tieši 1 reizi šo 7 vai 8 konferenču laikā. Mums pirmo reizi uzrakstīja ministru prezidents un pirmo reizi uzrakstīja valsts prezidents. Ja. Laikam mūs sāk pamanīt pēc 10 gadiem, gandrīz 10 gadiem darba. Tā ka liels visiem paldies par konferenci un iesniedziet novērtējumu anketas prezentācijām elektroniski un gaidīsim jūs atkal pēc gada. Paldies! Labi, paldies liels! Es ceru, ka jūs jūtaties kā tāda vienota komūna, tad, kad jums pienāk nākamais e-pasts no asociācijas, ka atkal jau gads pagājis vai kā, tad varbūt šai pašā zālē nākošu gadu. Jauks vakars visiem un, kā teikt, ejam kājām, domājam par visu, ko šodien saklausījām, nosēvojam un realizējam. Paldies, uz redzēšanos!